Iedomājies iziet uz paklāju, zinot, ka vīrietis, kas stāv tev pretī, nekad nav zaudējis. Trīspadsmit gadus pēc kārtas neviens pasaulē viņu nespēja uzvarēt. Viņš ne tikai uzvarēja, viņš sagrāva, pazemoja un lika pasaules čempioniem izskatīties pēc pirmās dienas iesācējiem. Viņa vārds bija Aleksandrs Kareļins, un rietumu zinātnieki bija pārliecināti, ka kāds viņu ir radījis laboratorijā. Jo neviens normāls cilvēks nespēja izdarīt to, ko darīja šis vīrs. Madā. Karolins piedzima Novosibirskā, Sibīrijā. Viņa vecāki abi bija 1,65 metrus gari. Piedzimstot viņš svēra 5,4 kg. 12 gadu vecumā viņš jau bija par galvu garāks nekā viņa tēvs. 1981. gadā viņš sāka apmeklēt grieķu romiešu cīņas nodarbības un nekad vairs neatskatījās. Ne tad, kad viņš salauza kāju, ne tad, kad viņa māte sadedzināja viņa cīņas tērpu, lai viņš visu pamestu. Jo savos 20. gados viņš bija attīstījis kaut ko tādu, ko neviens smagsvaru cīkstonis vēsturē nekad nebija sasniedzis. Kareļina pacēliens. Viņš pacēla pieaugušu vīrieti no paklāja aiz muguras un trieca viņu ar galvu pret zemi. Viņa pretinieki. Viņi ne tikai baidījās zaudēt. Viņi baidījās, ka viņš viņus iznīcinās. Pirms pasaule uzzināja viņa vārdu, Aleksandrs Kareļins bija spiests pierādīt savu vērtību mājās. 1988. gada Seulas olimpiskajās spēlēs smagsvaru kategoriju uzreiz sajuta Sibīrijas spēku. Jaunais milzis ar kaķa veiklību izslaucīja visu turnīru tabulu, iznīcinot visu, kas kustējās uz paklāja. Neviens cīņas mačs nenoturējās līdz beigām. How nice! Tad pienāca fināls par zelta medaļu. Viņu gaidīja Rangels Gerovskis, 4-kārtais pasaules čempionāta medaļnieks un viens no tehniski talantīgākajiem smagsvariem, ko Bulgārija jebkad bija devusi. Karelins sāka ar milzīgu spēku, pat ar pārāk lielu spēku. Gerovskis mierīgs un aprēķinošs gaidīja savu brīdi. Viņš izaicināja Krievu, lai tas pietuvotos, pirms satvēra viņam elkoni un ar ātru rokas metienu nogāza viņu, nopelnot 3 punktus. Uz mirkli šķita, ka zelts viņam izslīd no rokām, bet Karelins saņēmās un sāka agresīvi cīnīties ar rokām, kas piespieda tiesnesi abus nosūtīt uz paklāju. No augšējās pozīcijas viņš cieši apķēra pretinieka viduklu un pielietoja jostas tvērienu, atgūstot 1 punktu. Pēc tam viņš mēģināja savu raksturīgo metienu, un, lai gan amplitūda nebija pietiekama, lai iegūtu maksimālo punktu skaitu, viņš atguva vēl 1 punktu. Spiediens pieauga. Karelins turpināja izdarīt spiedienu, turpināja cīnīties un beidzot izlīdzināja rezultātu. Atlikušas 55 sekundes līdz beigām, Gerovskim tika piešķirta dominējošā pozīcija par viņa aktivitāti. Zelta medaļa viņam atkal izslīdēja no rokām. Tad Kareļins satvēra savu pretinieku, pacēla 127 kg smagu pretinieku gaisā un trieca viņu pret paklāju. Un 3 punktu metiens, kas pilnībā izmainīja cīņas gaitu. Viņš saglabāja pārsvaru līdz pašām beigām. Aleksandrs Kareļins tikko bija kļuvis par olimpisko čempionu grieķu romiešu cīņas smagsvaru kategorijā, kļūstot par jaunāko čempionu vēsturē. Taču tas pat nebija viņa labākais brīdis. Nebūt ne, un viņš nebija gatavs tam, kas tūlīt notiks. 1989. gada pasaules čempionātā Martiņī, Šveicē, Kareļins iznāca uz starptautiskās skatuves. 31. augustā pasaules čempionātā kļuva skaidrs, ka viņš ieies vēsturē. Vispirms Kreigs, amerikāņu smagsvara cīkstonis ar izcilām tehniskām prasmēm, pasaules čempionātā Martiņī. Elites līmeņa sportists ar tādu atletisko spēju, kas bija sagrāvis zemāka līmeņa pretiniekus, pat nepieliekot īpašas pūles. Cīņa.
Uz papīra tā bija nevienlīdzīga cīņa, taču Pitmans nepaļāvās uz prognozēm. Neskatoties uz ievērojamo izmēru un svara trūkumu, amerikānis izgāja cīņā ar apņēmību labi kustoties. Gudri aizsargājoties un piespiežot Karelinu izcīnīt katru centimetru uz paklāja. Uz mirkli šķita, ka viņš tiešām ir līdzvērtīgs, taču Karelins bija pacietīgs. Viņš kontrolēja tempu, metodiski pastiprinot tvērienu, gaidot brīdi, kad Pitmana aizsardzība pietiekami sašķobīsies. Tad viņš atrada vajadzīgo sviru no klinča pozīcijas. Un tas bija sākums beigām – uz dzīvi. Viņš pacēla amerikāni tā, it kā tas būtu nieks, izlieca muguru un viņu nometa. Pitans pilnībā pacēlās no paklāja. 104 kilogrami amerikāņi ielica cīkstoņi gaisā, pirms ar spēku tika triekti zemē, kas acumirklī izbeidza cīņu. Pēc piespiešanas viss bija beidzies. Publika uz mirkli apklusa, pirms uzsprāga sajūsmā. Viņi tikko bija kļuvuši par lieciniekiem dzīves leģendas darbībai. Aleksandrs Karelins bija jaunais pasaules čempions, un pasaule sāk saprast, ko tas nozīmē. Pēc nevainojama 4 gadu cikla bez nevienas sakāves, 24 gadus vecais Aleksandrs Karelins ieradās 1992. gada Barcelonas olimpiskajās spēlēs kā neapstrīdams un vispār atzīts favorīts. Tajā laikā Padomju Savienība jau bija sabrukusi, tāpēc Karelins startēja kā daļa no apvienotās komandas, kuru veidoja sportisti no bijušajām Padomju republikām, kas savos pēdējos kopīgajos spēlēs sacentās zem vienas karoga. Un vēlreiz Aleksandram tika uzticēts gods nest karogu – Krieviju. Vērojot Sibīrijas cīkstoņu pārākumu, rietumu žurnālisti viņu iesauca par krievu lāci. Daži viņu sauca par Aleksandru. Lielais, bet Padomju Savienībā viņš kļuva par īstu eksperimentu prezidentu. Viņš palika vēl vairāk, jo daudzi patiešām ticēja, ka zinātnieki laboratorijā ir radījuši šo monstru. Visi labākie smagsvari pasaulē 4 gadus bija īpaši gatavojušies tieši viņam, taču neviens pretinieks nespēja izturēt pat 3 minūtes cīņā ar viņu. Pēc tam pienāca fināls par zelta medaļu. Viņu gaidīja Tomas Johansons no Zviedrijas, bijušais pasaules čempions, tehniski ļoti spēcīgs, pieredzējis un bīstams pretinieks. Bet nekas no tā nebija svarīgi. Krievu lācis uzreiz pielietoja vēdera tvērienu, piespieda Johansonu pie paklāja un immobilizēja bijušo pasaules čempionu, pirms viņš paspēja saprast, kas notiek. Neviens īpaši nepretojās, neviens viņam nepietuvojās. Aleksandrs Karelins aizgāja kā čempions ar savu 2. olimpisko zelta medaļu un reputāciju, kas bija krietni pārsniegusi sporta robežas. Viņš nebija tikai labākais dzīvais cīkstonis, viņš sāka izskatīties pēc labākā, kāds jebkad ir bijis, ar 2 olimpiskajām zelta medaļām un jau pasaules čempiona titulu savā kontā. Un tomēr Aleksandrs Karelins turpināja kāpt augstāk. 1994. gada brīvās cīņas pasaules čempionātā Tamperē, Somijā, krievu lācis sastapās ar līdz šim titulētāko pretinieku. Otrā paklāja pusē supersmagsvara finālā viņu gaidīja Hektors Miljans no Kubas, pašreizējais olimpiskais čempions pats par sevi. 2 vīri savas fiziskās un tehniskās meistarības augstākajā punktā. Pirmo reizi pēc daudziem gadiem brīvās cīņas pasaulē bija pamats ticēt, ka fināls būs sīvs. No pirmās sekundes Karelins nekavējoties devās uzbrukumā, noslāpējot kubiešu uzbrukumu pirms tas vispār varēja sākties un pilnībā nosakot tempu pēc saviem ieskatiem.
Miljans nebija parasts pretinieks. Viņš aizsargājās gudri, labi kustējās un atteicās viegli padoties. Bet Kareļins darbojās pilnīgi citā līmenī. Katru reizi, kad cīņa nonāca uz paklāja, tā kubietim pārvērtās par īstu murgu. Kareļina tvēriens, viņa sviras un neapgāžamais spēks parterā bija kaut kas tāds, kam neviens smagsvaru cīkstons pasaulē nespēja atrast atbildi. Punktu pēc punkta viņš izjauca olimpisko čempionu, un mazāk nekā minūti pirms beigām Kareļins bija vadībā ar 8 punktiem. Kareļins izpildīja virkni spēcīgu uzbrukumu paņēmienu, lai izveidotu pārliecinošu 8-0 pārsvaru. Pirms beigu svilpes nežēlīgais spiediens un pieaugošais deficīts beidzot piespieda Miljanu izstāties traumas dēļ. Paldies! Kareļins tikko bija nodrošinājis savu 5. pasaules čempionu titulu. Nākamos 3 gadus pēc Miljana Kareļins turpināja aizstāvēt savu smagsvaru čempionu titulu ar to pašu nežēlīgo intensitāti, kas bija rakturojusi visu viņa karjeru. Viņš uzvarēja visos turnīros, kuros piedalījās, un padarīja smieklīgus labākos sportistus, ko šis sporta veids varēja piedāvāt. Viņš nebija aizmirsis Atlantu, un kad Medzgafari parādījās 1998. gada pasaules čempionāta finālā, meklējot izpirkšanu, Kareļins sniedza savu atbildi, izslēdzot amerikāni pāris minūšu laikā. Krievu lācis turpināja sagraut ikvienu, kas gadījās viņa ceļā, un labākie cīkstoņi pasaulē 6 gadus pēc kārtas nespēja viņam gūt nevienu punktu. Ar šo nebeidzamo uzvaru sēriju Kareļina popularitāte izplatījās daudz tālāk par cīņas sporta pasauli. 1999. gadā Kareļins vairs nebija tikai čempions, viņš bija dzīva leģenda. Tajā gadā viņš devās uz Japānu, lai atbalstītu draugus MMA pasākumā. Tad kāds vietējais cīkstonis nekaunīgi pienāca klāt un izaicināja viņu uz cīņu pēc jauktiem noteikumiem. Kareļins daudz nezināja par MMA, bet viņš neteica nē. Drusmīgā izaicinātāja vārds bija Akira Maeda. Saskaņā ar vienošanās noteikumiem sitieni bija atļauti tikai ar atvērtām plaukstām un bija aizliegts sist, kad pretinieks atrodas uz zemes. Abu tikšanās pārvērtās par lielāko notikumu šīs organizācijas vēsturē, un tas notika vienas nakts laikā. Tiklīdz cīņa sākās, Maeda pārsteidza cīkstoni ar zemiem spērieniem. Uz īsu brīdi stadions uzdrošinājās ticēt. Tad Kareļins nolēma, ka ir pienācis laiks mainīt cīņas gaitu. Viņš izpildīja frontālo tvērienu galvai, pacēla Japāņu cīkstoni gaisā un izpildīja paņēmienu, ko komentētāji vēlāk nosauc par Sibīrijas aviolīnijām. No tā brīža Krievu lācis sāka gatavot Kareļina pacēlienu, kas izraisīja paniku Japāņu komentētāju komandā. Kareļins mierīgi aizgāja uz savu stūri, kamēr profesionālais cīkstonis tika aizvests ar pavadoni. Kareļinam acīm redzot nepatika spērieni, tāpēc viņš aiznesa Maedu atpakaļ ar Siberian Airlines reisu. Kareļins ir un Pēc 10 minūtēm pilnīgas dominances Kareļins nodrošināja vienbalsīgu uzvaru.
Visa cīņas laikā krievu lācis neizdarīja nevienu sitienu, un tomēr, Maeda nevarēja pamest ringu bez pavadības. Vakar ieņēmumi sasniedz aptuveni $1 miljonu, un katrs cents tika ziedots Krievijas cīņas federācijai. Gads 2000. Finālā viņu gaidīja Rulons Gārners, amerikānis no Afton, Vajomingas. Piena lopkopis. Vīrietis bez nozīmīgiem starptautiskiem sasniegumiem, bez medaļām pasaules čempionātos, nekas neliecināja, ka viņš piederētu pie tās pašas skatuves kā labākais grieķu romiešu cikstons, kāds jebkad ir bijis. Cīņa, kas sekoja, kļuva par visvairāk gaidīto olimpiskās cīņas vēsturē. Karelins nekavējoties pārņēma iniciatīvu, spieda uz priekšu un centās apiet Gardneram aiz muguras, meklējot pozīciju, ar kuru viņš bija izbeidzis karjeras vairāk nekā 10 gadu garumā. Taču Gardners bija nepakustināms, fiziski izcils un kaut kā neiespējami noturējās pretī krievu lācim. Tad pienāca Karelina pacēliens. Viņš pacēla gandrīz 136 kg uz savas muguras un spēcīgi spieda, bet Gardners izlocījās, izgrozījās un atrada veidu, kā izdzīvot. Karelins trieca viņu ar gurnu, mēģināja viņu nogāzt. Gardners izturēja. Pacelšana neizdevās. Otrajā periodā rezultāts bija 2-0, un saskaņā ar jaunajiem noteikumiem cikstoņi nostājās satvērienā ar vienu roku pāri un otru apakšā. Tas, kas notika tālāk, tiks apspriests mūžīgi. Pēc intensīvas cīņas abi vīri atlaida tvērienu. Tiesnesis rūpīgi izpētīja atkārtojumu un nolēma, ka Kareļins bija pirmais, kurš atlaida. 1 punkts Gardneram. Stadions uz mirkli iegrima klusumā. Aleksandrs Kareļins, kurš 13 gadus startautiskajā arēnā nebija zaudējis, tagad zaudēja. Nonācis situācijā, kādā savā karjerā nekad nebija bijis, Kareļins uzbruka bez apstājas, balstoties uz Gardnera kakla, spieda uz priekšu, izmisīgi meklējot veidu, kā atgūt pārsvaru cīņā. Atšķirība bija mazāka par 3 punktiem, kas izraisīja 3 minūšu pagarinājumu. Gardneram tika piešķirta pozīcija uz paklāja, un amerikānis pieņēma savu lēmumu. Viņš izdzīvos. Pēdējās sekundes šķitskija mūžīgas. Gardners izturēja. Kareļins spieda, kamēr laiks iztecēja. Kareļins nekad nepārstāja uzbrukt. Viņš iegūda dominējošu pozīciju un vēlreiz mēģināja izšķirt cīņas iznākumu. Bet tad atskanēja zvans. Rulons Gārners, piena lopkopis no Vajomingas, tikko bija uzvarējis labāko cīkstoni, kāds jebkad ir bijis. Un Aleksandrs Kareļins vairs nekad nesacentās. 13 gadi, 9 pasaules čempionāti, 3 olimpiskās zelta medaļas, 1 olimpiskā sudraba medaļa. Un tikai 2 zaudējumi, viens no tiem viņa karjeras pēdējā cīņā. Cīņas pasaule tajā naktī nebija tikai lieciniece zaudējumam, tā bija lieciniece veselas ēras beigām. Cīņas sporta vēsturē nekad nav bijis neviens kā Aleksandrs Kareļins. Ne cīkstēšanās sportā, ne arī jebkur citur. Vīrietis, kurš bija tik pārāds gan fiziski, gan tehniski savā paaudzē, ka sports būtībā tika organizēts ap mēģinājumiem viņu apturēt un neveiksmēm to izdarīt. Un, kad beidzot pienāca sakāve, tā nenotika pretinieka dēļ, kurš būtu pārvaldījis viņa mākslu, bet gan viena palaista tvēriena dēļ nepareizajā brīdī viņa karjeras finālā. 13 gadi bez zaudējumiem. Beidzās ar 1 punkta starpību.